Vai šo iekārtu uzstādīt, bez uzstādīt ir doma tikai pašpatēriņu vai arī tomēr ar potenciālu nākotnes dalību balansēšanas tirgu? Par to mēs šobrīd neesam īsti domājuši, jo, ja mēs piedalāmies balansēšanas tirgu, mums vajadzīgi būt liela rezerves kapacitāte pieslēgumā. Vietās uzņēmumos, kur jau tie kabeļi ir savilkti, ja, tas būtu ļoti labs atbalsts. Piemēram, mūsu gadījumā ir 80 ampēri, ja, kas ir 50 kW, nu maz. Tas nozīmē to, ka mēs svētdienās varbūt varam atdot balansētājiem baterijas, ka mums pašiem viņas nevajag, ja, bet nu, tas ir ļoti maz kapacitāte, un es šaubos, ka, teiksim, tur būs liela atmaksa. Tā pašā laikā, ja mums ir uzņēmumam pievilkts lielais kabels no vēsturiskiem vēl, teiksim, padomju laikiem, ja, mums vienkārši ir tā kapacitāte, ja, tad tajā brīdī ir izdevīgi to lieko resursu visu atdot balansēšanai, un ja mums ir biznesam vajadzīgā kapacitāte, ir kaut kādā brīdī, teiksim, puse no tās kapacitātes, ko mēs paņemam, ja, tad otru pusi varam atdot jau ikdienā, un savukārt sestdien, svētdien, piemēram, ja, teiksim, biznesa cikls to atļauj atdot praktiski visu kapacitāti, ja. Un arī mērķis, kādam mēs baterijas lietojam. Ja mēs baterijas lietojam tikai vienīgi tādu, lai kaut kādā brīdī būtu rezerve, ja, teiksim, avārijas situācijā, vēl kaut kas, ja, tad jau tā avārijas situācija jau ikdienā nav. Kāpēc lai es nestrādātu? Laižam balansēšanā. Tajā brīdī, kad avārija notiks, vienkārši vienam mēs esam balansētājiem, ka vismaz pusi no bateriju kapacitātes vienmēr ir pilna pieejama.